Labdien, doktor. Sveiki! Patiesībā šī saruna, manuprāt, ir domāta daudz garāk, bet mēs mēģināsim to pašu galveno izdarīt ar vienu reizi, un varbūt pēc tam būs vēl kādas dažas reizes. Es sākšu ar vienu jautājumu, ko man palūdz pajautāt kāda sieviete, kas jūs pazīst vēl no tiem laikiem, ka jūs nebijāt ārsts. Cik ļoti jums palīdzēja izvēlēties profesiju tas, ka jūs nākat no pedagoga ģimenes? Vairāk man ārsta profesiju laikam palīdzēja tas, ka es bērnībā diezgan daudz pats biju pakļauts mediķu nežēlībai, un es zināju, cik ļoti viņi kādreiz dara pāri tev un sāpīgi to visu. Tas bija viens. Otrs, ka man 2 brāļi bija izmācījušies par ārstiem, par ķirurgiem, un tas celiņš man bija labi saprotams un likās interesants un tuvs. Vecāki skolotāji visu mūžu ir bijuši, un tas ir varbūt tas otrais, kāpēc arī pēdējos gados es ļoti daudz nodarbojos ar pedagoģisko darbu un diezgan daudz vadu kursus un meistarklases dažādās pasaules valstīs. Tagad tas man noteikti ir gēnos, ir palīdzējis tagad karjeras otrajā pusē darboties. Jo bieži vien bērni iet to ceļu, ko vecāki tā kā nodiktē, vai bērni realizē vecāku sapņus. Tas nav jūsu stāsts. Nē, tas nav. Jā, un vispār ļoti interesanti ir tad, kad tu studēji medicīnu, kurā brīdī tu nolēmi, ka tu iesi par plastiskās ķirurģijas ceļu. Man tā bija apstākļu sakritība, ka mēs bijām labi draugi, kuriem bija sporta intereses, ģimenes draudzējās, un mums bija labi skolotāji arī un profesors Kupčs, kas atļāva mums Vivārijā operēt dzīvniekus, deva savu mikroskopu un šūju materiālus un narkozes vielas, un mēs jau 3. kursā varējām patstāvīgi veikt šīs eksperimentālās operācijas Vivārijā. Un tas radīja milzu interesi par to, mēs to varam iemācīties, mēs to spējam, un gan jau pienāks laiks, kad arī Latvijā būs tāda specialitāte un tāda speciālisti būs vajadzīgi, un ja nebūs Latvijā vajadzīgi, pasauli ir liela, gan jau pavērsies iespēja kaut kur pasaulē sev piedāvāt. Un tā arī bija. Tas laimīgi sakritības pēc, ka es esmu patrāpījies īstajā vietā, īstajā laikā, lai tā mana karjera soli pa solim virzītos tajā virzienā, ar kur es tagad esmu ļoti apmierināts. Jā, bet, manuprāt, jums tiešām noveicās ar to, ka jūs bijat vieni no pirmajiem Latvijā. Mikroķirurģija kā dienests mēs bijām pirmie, kas sāka 85. gadā. Jā. Cik ļoti pa šiem gadiem ir attīstījusies šī nozare? Viss plastikas ķirurģija un rekonstruktīvā un estētiskā medicīna ir ļoti attīstījusies pēdējās 10 gadēs, un tie milz lēcieni uz priekšu kvalitatīvi. Ar ko tas ir saistīts? Es domāju, tehnoloģijām. Nevis ar to, ka cilvēki dzīvo labāku dzīvi. Cilvēkiem ir daudz lielāka informācija, daudz lielāka iespēja apmainīties ar savām zināšanām, ar metodēm, ar tehnoloģijām un visas šīs kompjūtera tehnoloģijas, kas nāk klāt, lāzera tehnoloģijas, kas nāk klāt, un reģeneratīvās medicīnas un cilmšu un tehnoloģijas, tas dod to milzīgo lēcienu. Tad tā var būt, ka cilvēks, kas 85. gadā ir uztaisījis plastisko operāciju vienalga kur, viņš šodien pilnīgi savādāks izskatītos pēc operācijas. Viņas noteikti daudz saudzīgākas, toreiz bija daudz agresīvākas, jo toreiz lielākoties arī nāca lielākoties sievietes, kurām bija jau pensijas vecums, kad bija bērni izaudzināti lieli, un mazbērni prasīja mazāku uzmanību, un vīrs bija jau uz garkājienākām paskatījies un aizgājis projām vai vismaz acis mets. Un viņas gribēja tādā dzīves sacensībām mazliet tomēr turēties līdzi, un tā nāca uz kapitālo remontu, un tad bija 1-2 mēnešu atlapšanas periods, lai varētu atkal cilvēkos rādīties. Protams, ka mēs dabūjām labus rezultātus arī toreiz. Šobrīd šīs tehnoloģijas atļauj tomēr to pēcoperācijas periodu samazināt ievērojami mazāk. Mēs redzam, bieži vien pacients nedēļu, 2 nedēļas pēc operācijas, viņas ir atpūtā, kurortos vai brauc ar buru laivām,
un priecājās par dzīvi, un nezinātāja lāgā nevar pateikt, ka tur ir bijis liela apjoma iedarbība. Jā. Tā, vai tā ir taisnība, ka pirmās plastiskās operācijas vispār pasaules vēsturē ir jau ļoti, ļoti senā pagātnē? Nu, tādā, es esmu dzirdējis pat Kleopatras kaut kādiem tur gājieniem var izmainīt savu izskatu. Tā ir taisnība? Vai? Jā, tā ir taisnība. Patiešām arī senajos laikos bija, bet tur tika izmantoti šie zelta diegi, ar kuru palīdzību mēģināja kādas vietas pievilkt. Tīri tehniski pirmā oficiāli dokumentētā facelift operācija bija, manuprāt, 1906. gadā kādai poļu aktrisei veikta. Tā modernā plastikas ķirurģija ar facelift operāciju tomēr ir sākusies 20. gadsimta sākumā. Jā, bet senos laikos sievietes tieši tāpat mūžs senas ir bijis sapnis izskatīties labāk, būt skaistākai, pievilcīgākai. Nu, no šejienes varbūt sāksim smalkāk, tāpēc, ka sabiedrībā, tīpaši tādā postpadomu sabiedrībā, kaut kāda viena sabiedrības daļa ļoti šķīvi skatās uz cilvēkiem, kas tā kā šo soli veic. Kāpēc? No kurienes? Šāds, teiksim, nosodījums un attieksme, vai ir kaut kādi izskaidrojumi tam visam? Es domāju, tāda kopēja recepte nav, kāpēc tā ir, bet ir dažādi cilvēki. Ir viens cilvēks tāds, kas dzīvo tanī savā kastītē iekšā, kurā viņam šķiet, ka viņam ir labi, bet īstenībā viņš tanī kastītē tā kā mazliet grūst visu laiku. Un, protams, ka viņam ir drusku cemme pa tām draudzenēm vai līdzcilvēkiem vai radiniecēm, kas ir izlīduši laukā no šīs diskomforta zonas un ienākušas komforta zonā. Jo beigās, ja tu savā ķermenī, tu pamosties no rīta un bažām ej pie spoguļa un ierakt, haidī, tā krunkainās seja skatās man pretī. Un tev visu laiku ir viegls diskomforts ar to visu. Bet dvēselē tu jūties vēl tik sprigana, tik jauna, tik forša. Un tad tu pavelc to vaigu uz augšu, ka forši būtu, ja šitā būtu. Es zinu. Un tā ķirurgs ir tas, kas saka, ja jūs gribat šādu efektu, tie 3 centimetri liekas ādas katrā pusē. Ko noņemot nost? Mēs, protams, panākam to, ka tā tava seja ir 7 līdz 10 gadus pagātnē. Un tu salīdzinot ar savām nelabvēlēm draudzenēm vai klases biedrenēm, tu būsi pa tiem 7 vai 10 gadiem frišāka. Un bieži vien arī mēs redzam, ka tādā dvēselē tam cilvēkam viņš arī paliek pa tiem 6, 7 vai 10 gadiem jaunāks. Jums jau droši vien ir kaut kāda statistika par šiem gadiem izveidojusies. Jūs varat droši pateikt, kādas operācijas cilvēki pie jums nāk visbiežāk veikt. Vai tas ir sejas korekcija, vai tā ir krūšu korekcija, vai vēdera plastika? Redz, man ar mani 40 gandrīz vai gadu praksi šajā jomā, man gandrīz vai pilns spektrs, ļoti maz tādas operācijas, ko mēs mūsu klīnikā neveicam. Un tāpēc noteikti laikam lielāks īpatsvars ir krūtīm, noteikti sejas un plakstiņi ir otrā vietā, pie kam plakstiņi ir tie, kas nežēlo ne sievietes, ne vīriešus, ka arvien vairāk vīrieši tam pievērš uzmanību, ka kāpēc jāizskatās visu laiku nogurušam, bēdīgam, vai vēl darba biedri, vai paziņas saka, tu atkal dzēri, ka tev tie maisi zem acīm, vai tu neizgulējies, un tas ir koreģējams viss. Un arī ņemot vērā to, ka tagad jau nav vairāk tā, ka tikai ziema, ka tu rudenī uzvelc kažoku un pavasarī viņu novelc nost un neviens tavu ķermeni neredz, tagad cilvēki ceļo pa visu pasauli, vienmēr kaut kur ir saule un pludmales un gribās peldkostīmus vilkt. Un tāpēc šī ķermeņa konturēšana tā ir noteikti arī pirmajā trīniekā visu laiku. Tātad, lai tur, kur ir liekie tauciņi, lai viņus paņemtu nost noreducēt, un tur, kur viņi trūkst, tur padarīt tās formas glītākas, proporcionālākas un smukākas. Tā, un tagad mēs parunāsim par to, ka cilvēki ne tikai veic operācijas, lai kļūtu jaunāk un skaistāk, bet pēc smagām slimībām, pēc onkoloģijas, piemēram, jā. Cik bieži nāk pie jums cilvēki, lai atjaunotu krūšu formu pēc, piemēram, krūts vēža? Pēc krūts vēža, jā. Tad mūsu klīnikā ir tā, ka mums 4 no mūsu doktoriem strādā paralēli. Privāta klīnikas darbam strādā arī Stradiņas slimnīcā, jā, valsts darbā pie šīm krūšu rekonstrukcijām. Līdz to tas pacienta īpatsvars ir ievērojams, kas nāk uz atsevišķiem etapiem vai
atjaunošanu pēc šīm slimībām. Bet lielākoties šobrīd vismaz Stradiņas slimnīcā man ir zināms, ka tā ir valsts apmaksāta programma un tā ir ļoti labi nostādīta un uz privātu klīniku varbūt nāk pacienti, kas ir citās valstīs vai citās klīnikās operēt un kuriem vajag kaut kādus noslēdzošos etapus. Tad valsts pilnībā apmaksā šo? Cik man zināms, tik jā. Jo kādu laiciņu bija šī programma, manuprāt, apstādināta, bet tagad atkal ir atsākusies, ja? Vismaz klīnika, par ko mūsu darbinieki strādā Stradiņa slimnīcā, ir apmaksāta valsts. Vēl ir arī man bijis tāds jautājums, vai jūs veicat arī operācijas tad, kad cilvēks ir veicis dzimumu maiņu. Nu, pieņemsim, ja viņš no vīrieša ir pārtapis par sievieti, un vai jūs viņam tā kā arī tā kā beigu akcentu uzliekat krūtis? Jā, tieši beigu akcentu. Tad, kad cilvēkiem jau kādā citā valstī vai klīnikā ir veikts operācijas, un viņi grib vēl šos te noslēdzošos posmus, lai pavisam nonāktu līdz tam rezultātam, ko viņi gribējuši. Ja? Vai tas ir ar krūtīm, vai ar ārējiem dzimumu orgāniem, vai kādām citām ķermeņa vietām, tad mūsu klīnikā tiek veiktas šādas operācijas. Jā. Un droši vien jūs kā daktars ar lielu pieredzi esat saskāries arī ar sievietēm, kuras, vai arī ar vīriešiem, nu droši vien kā apdzimumi, kuri ir iegājuši tādā tā kā rāžā, nu viņi tā kā nevar apstāties. Un vai jums ir nācies arī tā kā apstādināt šo procesu? Diemžēl ir pacienti, kuriem ir varbūt viņa īpatnība, psihis īpatnība, ja, ka viņiem vienmēr gribas vēl un vēl nevar apstāties, ja, ka tā ir tāda tā kā atkarība jau. Un, protams, mums ir bēdīgi redzēt par to, ka ir sākuma stādījās ir bijis pacients, kuram ir reāla estētiska vai medicīniska problēma, kur mēs esam risinājuši, un tad viņš grib vēl mazlietiņu un vēl mazlietiņu. Un atnāk pēc gadiem, kad mēs esam atteikuši viņam tālāk šo, ka viņi atnāk jau diezgan izķēmot, tad, kad ir pa daudz. Tas attiecas vai uz milzīgajām lūpām, vai uz milzīgajām krūtīm, vai uz milzīgajiem dibeniem, vai kādām citām ķermeņietām, kas to cilvēku ir nevis padarījuši estētiski pareizāku, glītāku, bet tieši otrādi, ka viņi ir pārgājuši pārtai strīpai. Ir iegājuši atkarībā, ja? Tagad tur arī mums, protams, ir jābūt psihologiem, kurā brīdī pacientam pateikt striktu nē. Jā, es domāju, ka psiholoģija ir droši vien viena no tām sfērām, kurai ir jāstāv blakus jūsu profesijai. Jūs arī kaut kā arī specializējaties tajā? Lielākoties tas, ko mēs esam studiju laikā apgūši un paši pēc tam apmeklējot kādus kursus vai nodarbības, lai mazlietiņu vairāk saprastu, kas notiek tajā cilvēka emocionālajā pasaulē. Mums tas ir svarīgi, to zināt. Vai jūsu kolēģu starpā, plastisko ķirurgu starpā ir arī kaut kāda vienošanās par ētikas principiem pieņemsim? Kaut vai tas, ka teiksim, cilvēks pie jums nevar uztaisīt tās nenormāli lielās lūpas, un tad viņš aiziet pie nākamā, un tas, teiksim, redz tur tikai naudu un uztaist. Tā ir brīva izvēle, un tā ir tomēr pacienta un ārsta savstarpējās attiecības un uzticēšanās. Un speciāli tāda strikta noteikuma, ko drīkst un ko nedrīkst, tādu nav, bet nedrīkst neētiskas lietas darīt. Kas ir neētisks? Uzmākties pacientu. Tas skaidrs, es domāju, kaut kā tieši ar izskatu saistīt, jo bieži vien tā negatīvā attieksme pret plastiskajām operācijām, manuprāt, sabiedrības vienā daļā ir tā, ka viņš redz tos neglītos piemērus, tās milzīgās lūpas, tās varbūt pārspīlēt lielās krūtis, arī tos pārspīlēt lielos dibenus, un tad cilvēkam rodās tāda pretestība. Tā ir tā plastiskā ķirurģija, tos labos un skaistos veikums. Manuprāt, jo tie lielākoties ir tā gandrīz vai neredzami. Cik tu labi atpūsies atvaļinājumā, kā tu labi izskaties. Tur ir svarīgākais. Un beigās mēs saprotam, ka katrs pacients atrod savu ārstu, un pie katra ārsta atnāk tieši viņa pacienti. Un tur tā mūsu zināšana un pieredze, jo tu vecāks paliec un lielāk tavu zināšanu bagāžu, jo vieglāk ir pateikt varbūt un pateikt nē. Ja tas arī ir svarīgi. Tad, kad tu esi jauns un tev liekas, ka tu visu vari, tad arī tas ne ir grūti pasakāms. Ja tu paliec vecāks un sirmāks, jo vieglāk ir pateikt. Nē, tu redzi, šis nav cilvēks, ar kuru mums vajadzētu tikties operācijas zālē vai ārstēšanas gaitā. Tāpat
tā kā tango dejojot. Nu, tu sajūti, vai to cilvēku tev vajag vai nē, vai tev sanāks vai tev nesanāks. Un pacientam un ārstam šajās ķirurģiskās palīdzības etapā tas ir baigi svarīgi, lai mēs būtu vienā komandā, lai mēs būtu uz viena viļņa, lai mēs viens otru saprastu un lai mums sakrist arī tās gaumas pa skaistumu. Ja dažkārt mums nesakrīt, un tad mums nav jāiet šis ceļš kopā. Jā, tagad es gribu jautāt par to, no kura brīža cilvēks drīkst apmeklēt plastiskās ķirurģijas, teiksim, operācijas zāli, vai ir jāsasniedz pilngadība obligāti? Atkarībā no situācijas ir, piemēram, iedzimtas kroplības, ko neatkarīgi no vecuma ārstē ir tādas, ko ārstē varbūt pirmajās nedēļās vai mēnešos vai gados dzīves, ir tādas, ko šīs te anatomiskās nepilnības, ko mēs koriģējam sākot no 4 gadu vecuma, kad tas ir daudz drošāk arī no tāda vispārējā ķirurģijas un drošības viedokļa, arī anestēzijas, narkozes viedokļa, tas ir drošāk. Tīri tādas iegribu operācijas vai tādas lielākoties, ja tomēr no 18 gadu vecuma. Bet, kā es teicu, iedzimta patoloģija ar vecāku piekrišanu mēs arī līdz 18 gadiem veicam. Jā, tā ir interesanta tēma, iedzimta patoloģija novēršana. Nu, piemēram, atlikuši savus. Vai, pieņemsim zaķu lūpa. Liela daļa cilvēku līdz skolai cenšas to darīt, jo zina, ka bērni ir samērā nežēlīgi bieži vien, un ja viens no viņiem atšķirās no pārējiem, ja viņam ir iteikti atlikuši, vai nedod viena auss milzīgi atlikusi un otra normāli, un skaidrs, ka viņam ir liela iespēja, ka viņa apcels. Oi, tur nemaz skolu nevajag. Es esmu uzaugusi ģimenē, kur ir 3 bērni, es jaunākā, un es domāju, ka jūs, doktori, arī zinat, ko nozīmē brāļu nežēlība. Es ļoti labi atceros pāris epizodus no savas bērnības, ka mums savā starpā sāncensība notika, un, protams, man tagad ļoti labas attiecības ar māsu, bet tas, ko viņi man spēja nodarīt bērnībā, tas bija kaut kas. Viņi man spēja iestāstīt visu kaut ko, sākot no tā, ka es esmu no bērnu, un beidzot ar to, ka man ir līkas kājas. Bet, viss, kas mūs nenogalina, padara stiprākus. It kā. Jā. Bet it kā. Jā, bet no tā noteikti var izvairīties. Ja ir šīs iedzimtās novirzes, tad varbūt labāk tomēr viņas nokoriģēt saulēcīgi un nepieļaut to, jo tie bērni, kas ir cietuši no šīs emocionālās vardarbības no saviem līdz cilvēkiem, viņiem bieži vien arī daudz kas cits nāk bagāžā līdz tam visam, un labāk no tā izvairīties. Jā, tas ir psiholoģisks novirzes, ko mēs bieži vien dzirdam no psihologiem, kas saka, ka tas nāk no tālu bērnības, ka viņi tiek apbežoti un tā tālāk. Šeit es drīzāk par tām meitenēm, kuras ir pavisam jauns un grib, piemēram, palielināt krūtis. Vai ir nodiktēts kaut kāds skaistuma standarts, pateicoties mēdījiem, tā skaitā televīzija, tā skaitā glancētajiem žurnāliem, un tagad jau no Instagram un vēl TikToks un vēl kas tika nenāk klāt. Jā, ko ar to darīt, ka jums atnāk jauna meiteņa, jūs redzat tik skaista, viss ir kārtībā, bet viņai kaut kā galvā ir sava bilde, kā tas viss izskatās. Mēs bieži vien arī šos jautājumus izrunājam, un sevišķi arī konsultācijas laikā bieži vien mēs izmantojam fototehniku, ka mēs izdarām šos uzņēmumus studiju apstākļos un uz kompjūteru kopā abi skatāmies, jo dažkārt tas, ko pacients redz spoguli un savās iedomās, ir pilnīgi cits nekā tad, kad viņš redz fotogrāfijās sevi no malas, kā tas izskatās. Un mēs varam salikt visus šos par un pret jebkurai no šīm te lietām. Un ja tā sieviete ir jaunā sieviete vai pusaudzes ir ar labām formām un pareizām formām, tad es lielākoties arī viņām pievēršu uzmanību tam visam. Un es saku, es ar savu 40 gadu praksi, ja būtu jūsu vietā, es netaisītu operāciju. Un es paskaidroju, kāpēc netaisīt operāciju un kāpēc izmantot to un priecātos par to, ka tu esi tik skaisti jauna un ar tik labu ādas kvalitāti. Un tas nav mūžīgi, paies 10, 20 gadu un tas būs zudis. Un tad būs arī laiks kaut ko pielabot un koriģēt, bet nevis tagad. Un otrs, ko es dažkārt pacientiem arī saku bez atlinkiem, saku, paklau. Man patīk veikt labu darbu un par savu darbu saņemt adekvātu atalgojumu. Ja es šajā brīdī saku, es atsakos no tās naudas, ko es varētu no jums nopelnīt un mana klīnika, tad padomājiet, kāpēc es to daru. Es vispār labi jūs saprotu, tāpēc, ka es reizēm arī esmu atteikusies vadīt kādu pasākumu, arī labi apmaksātu. Bet man nav tāds dušs teikt, padomājiet, kāpēc. Karš izdomāju iemeslu, kāpēc ne, jo es sev uzbūru, es jau paredzu uz priekšu, mana pieredze man ļauj izdarīt jau dažus gājienus uz priekšu.
Mums droši vien arī 40 gadu laikā. Tieši tāpēc. Tāpēc ir ļoti veselīgi iemācīties jau bērnībā spēlēt šahu. Ja tur gājiens ar zirgu, viņš kā reizi to paredz. Ja, tad. Bet es TikTokā, manuprāt, redzēju vienu tādu vīrieti, kurš ved sievu uz plastiskās ķirurģijas klīniku, un viņš komentē to visu. Viņš tāds tiktokers, un viņam ļoti tādu brīvu valodu, un varbūt tas nav tas pats sliktākais. Man mulsināja tas, ka sieviete atļāva viņas klātbūtnē tā runāt. Viņš teica, tāds vārds, mēs tagad braucam taisīt pupus. Un es redzu to sievieti, un es redzu, ka viņai kaut kā iekšēji tas galīgi nepatīk, bet, ja viņa to nedarīs, tad acīm redzot, viņu tā kā varētu pazaudēt to savu brīnišķīgo vīru. Un es pieļauju domu, ka jūs arī šitās te... Protams, un tas ir ļoti bēdīgi arī tīri emocionāli redzēt to sievieti, kā viņa saplok vai kā viņa ir nospiest no šīm te attiecībām toksiskajām, ja? Ka viņai dara pāri vai norāda vai ņirgājās par viņu. Ir bieži pacients, kas liekas tādu pavisam nemanāmu kaut kādu novirzi, tur grib sev ķermeņa mugurpusē izlabot, un uz jautājumu, kāpēc tā? Viņa saka, tā kā man vīrs noliek četrāps, liek šitā savērpties, un tad ieraug to krunciņu, un tad sit pa viņu un ņirgājās. Pat, kādu es tur nesmuku, un tādu aiziet pie ķirurga izlabot to visu. Un jā, man tas nav pieņemams. Pret sievieti ir vienmēr jāizturās kā pret sievieti ar cieņu, un viņa ir jāmīl un jāsargā. Un viņai ir jāpalīdz, un ja tā ir lieta, kas ir... Tas ir labi, ka nāk uz konsultāciju arī pēc operācijas nāk un piedalās šajās sarunās, jo tas ir svarīgi, lai mājās arī būtu atbalsta grupa. Jo dažkārt ir pēc operācijas, nemaz tev pirmo nakti nav tik viegli, vai to pirmo nedēļu, un varbūt kaut kur iesāpās, varbūt ir vajadzīga palīdzība. Lai tas vīrietis būtu gatavs to, ka viņš būs tas, kas tagad rūpēsies un mazliet viņu palīdzēs, lai tam tavam mīļajam līdzcilvēkam būtu pēc iespējas labāk, un tad mums ir priecīgi redzēt to beigu par šo rezultātu. Bet, protams, šie te vīrieši, kas ir despoti, kas to arī nekautrējās izrādīt vai rupi, man tas nav pieņemams. Man jūs tas ļoti nepatīk. Tā kā pastāv sievieti sāņas un pateic, ka nav vērts ar tādu cilvēku dzīvot. Jo labi, mēs šodien uzliksim krūts, viņam rītā nepatiks kaut kas vēl un kaut kas vēl. Jā, un otrs ir tāds arī šo te cilvēku... Ja viņa klātbūtne dažkārt neļauj pacientei pateikt īsto patiesību. Un mēs, protams, kā ķirurgi, mēs esam nežēlīgi, mēs zinām taisnību. Liela daļa pacientu melo vai nepasaka taisnību. Un mums dažkārt tas var novest pie lielām nepatikšanām pēcoperācijas periodā, tāpēc mums šī te dzīves anamnēze un pārcietās slimības un veselības problēmas vai veiktās operācijas, mums ir svarīgi to zināt. Un kādreiz viņi šo te līdzcilvēku klātbūtnē to nepasaka mums un baidās, ka viņš uzzinās kaut ko tādu. Un tās ir pilnas tiesības, ka mēs arī prasām pacientam, ka viņam ir tiesības viens pret vienu izstāstīt to, kas ir vēl stāstāms. Tātad, ja cilvēks grib pie jums atnākt ne tikai runāt par to, kas viņam ir veicams ar plastisko ķirurģijas palīdzību, viņš grib arī izrunāties, tīri par tādām lietām, kas viņu nospiež sirdi, viņš pie jums to var atrast un atbalstu. Ja? Jautājums vēl ir par to, vai ir arī kaut kāds vecums, kurā sievietēm būtu vēlams padomāt par sejas uzlabošanu, facelifting vai plakstiņu operāciju. Kādreiz sievietes dzīvoja līdz tam brīdim, kad ir viņas organismā notiek lielās pārmaiņas. Un vidēji mūsu platuma grādos mūsu valstī tas ir 51 gads vecuma. Un tad pēkšņi ir gada laikā vai pāris gadu laikā baigi daudz, kas sabrūk. Gan seja sabrūk, gan plakstiņi sabrūk, gan krūts, gan vēders, gan dibens, gan virkni, kas sāk pēkšņi laisties, un hormonālās izmaiņas un viss kaut kas cits, kas tam visam nāk līdzi. Un tad arī emocionāli ir diezgan liels trieciens. Prātīgās meitenes nesagaida katastrofas brīdi, un viņas jau saulēcīgi kaut ko dara. Un tāpēc tās minimāli invazīvās lietas, ko nāk pie estētiskās medicīnas speciālistiem vai dermatologiem vai plastikas ķirurģiem, viņas ļoti labi palīdz
pamazām tam sagatavoties. Parādās pirmās krunciņas, botulīna toksīns palīdz mazliet vairāk prieka, nevis kādas vecas man krunciņas jau sāk parādīties, ja. Parādās tur nošļukuši vaidziņi, atkal var kaut ko ar filleru palīdzību, ja. Parādās mazliet ādas elastība sāk zust, atkal tā ar lāzeru vai radiofrekvenci vai citām aparātu tehnoloģijām var kaut ko uzlabot. Lielāks novirzes, var ķirurģisku operāciju to uzlabot un mazliet padarīt tai dzīvē, iedot krāsiņu vairāk, ka nevis viss bija labi un pēkšņi ir slikti, bet pamazām es tam esmu gatavs, es zinu, ka tā būs, un tāpēc es labāk esmu sagatavot tam visam. Līdz to tādu pateikt, ir viens vecums, ka tas jādara, tas nav. Ir daži cilvēki, kuriem ģenētiski arī 25 gados ir nošļukoši plakstiņi, bet tik pilni, ka viņš lāgā nevar pavērt viņu vaļā un skatoties uz augšu, viņš neredz, kas tur augšā notiek. Tas ir iemesls, lai nāk pie ķirurga pēc palīdzības. Ja. Vecuma ziņā, vecāki par 100 gadiem nav pie manis nākuši pēc palīdzības, bet 90-gadīgas vēl dāmas ir bijušas, kas ir gribējušas uzlabot. Un tad, protams, mēs ņemot vērā vispārējo veselības stāvokli, arī mazliet izvērtējam to, kādu apjomu un kādu šo palīdzību mēs varam sniegt, lai tas pat tiešām nekādā gadījumā nenodarītu pāri šī te cienījumu gadgājumu cilvēku veselībai. Labi, es zinu, ir pacientu, aizsardzības likums, tur informācija nedrīkst izpaust un tā tālāk, bet, labi, vecākā pacienta kāda ir bijusi. Es gribu, lai mūs dzird un lai iedvesmojās. Es domāju, ka ir pie 90 gadiem ir bijuši pacienti, kas ir nākuši pēc palīdzības. Un pēc tam, cilvēks ir jaunu dzīves posmu sāk, kā viņš pēc tam jūtās? Ir pacienti, kurai, piemēram, viņi saka, man visu mūžu tas ir ļoti, ļoti nospiedis. Šis dabas dotā nepilnība. Un es visu mūžu esmu to pārdzīvojis un gribējis. Un tagad ir pienācis brīdis, un es to varu, un es to gribu. Un nāk ļoti priecīgi un saka, jā, tas bija tas, pa ko es esmu sapņojis tur 65 gadus. Tagad es to esmu izdarījusi. Vai 70 gadus. Neliekšos. Es esmu bijusi arī pie plastiskiem ķirurgiem uz konsultācijām vairāk kārtīgi un arī neliekšos to, ka, piemēram, esmu arī veikusi ar sevi pārmaiņas. Bet es atceros vienu sarunu ar plastisko ķirurģi, kurš man teica tādus vārdus. Viņš teica, es prasīju, kad, kurā brīdī operācija ir neatliekama, jādara. Un tie vārdi man ir iespiedušies atmiņā, un es arī savam draudzenēm un radiniecēm šito saku. Tajā brīdī, kad tu ej katru dienu pie spoguļa, un tev tas nepatīk, nevis reizi mēnesī vai reizi nedēļā, bet katru dienu tu redzi to visu. Tad ir pienācis īstais brīdis. Nav tāda konkrēta vecuma, bet ir tieši tā regularitāte, ar kuru tu ej pie spoguļa un saki, Tur es pilnīgi piekrītu tam visam. Un otrs salīdzinājums, ko diezgan bieži par šīm te, kad to ir jātais un kā tu jūties, ir tas, ka tev ziemā, ja tev ir neadekvāti plāns meitelītes, tev visu laiku salst. Un ja tev ir iespēja biezāku meitelīti uzvilkt vai kažociņu, tev ir patīkami silti. Tāpat arī mūsu organismam. Ja tev visu laiku ir tā, ka tev tas patiešām, kā jūs teicāt, nevis reizi mēnesī vai reizi gadā, bet katru dienu viņš tev mazliet tā kā urbina un atnāc pie ķirurga, viņš atrisina šo jautājumu. Jā, te mēs bišķiņ varam vēl pakavēties pie tā, ko mūs uzspiež glancētie žurnāli un televīzija un masu mēdīju līdzekļi un tā tālāk. Es atceros vienu sarunu ar savu meitu pusaudžu vecumā, un viņa bija tik nenormāli nobēdājusies par savu izskatu, jo pusaudzis vispār, viņam deguns izauga ātrāk, pēc tam galva pieauga klāt, un tur visādas, kuram. Un tas bērns tik nenormāli pārdzīvo par savu neglīto izskatu, un vēl, pusauģu psihe tur arī pie vainas ir, un tā tālāk. Un tad es ķeros pie galējiem līdzekļiem, es paņēmu Džordžu Klūnī bildi bērnībā, kur viņš ar brillēm, ar breketēm, tāds riktīgs neglītais zēns, un saliku kopā. Mūsdies, teicu, pirmkārt, cilvēki mūža laikā mainās, un nevajag iedomāties, ka šie skaistie Holivudas cilvēki, ir iztikuši bez šī ķirurga skalpeļa. Tātad, tajā brīdī, kad riktīgi tas būs nepieciešams, kad būs nobriedis un izaudzis, tev būs viss izaudzis, jau pieaudzis klāt, visai tavai galvai klāt,
tad mēs varēsim sākt runāt par pārmaiņām šādā ceļā, bet pagaidām pacieties, vienkārši pieņem sevi. Mēs tev mīlam tādu, kā tu esi, un tu redzēsi, viss nostāsies savās vietās. Tātad tas ir tas, ko vecākiem ir jāmāk ar bērnu darīt, tad tajā vecumā, kad viņš ir neapmierināts ar sevi. Bet, manuprāt, ir vēl liela problēma tad, kad cilvēks pats arī ir kaut kādā iedomu valstībā, un viņš redz tos skaistos cilvēkus ekrānā un viss. Ko es varu teikt? Es varu teikt to, ka ļoti daudz cilvēku, kurus mēs redzam, arī tīpaši pasaules cilvēku līmeņa, ja, viņiem ir plastiskā ķirurģija nāk uz palīgā, un ir vietnes, kur tur var apskatīties internetā pirms un pēc, un viņi arī neslēp to reizēm, ja, un tā. Bet jautājums arī ir par to, ka tas tomēr ir arī tāds nav lēts prieks, un ne visas operācijas valsts kompensē, gandrīz nevienu izņemot tās onkoloģiskās lietas. Ja. Tātad, cik tas maksā, to mēs varam apskatīties mājaslapā un varbūt ar vienu konsultāciju arī pietikt, lai uzzinātu, bet katrā ziņā tas prieks nav lēts. Kā jūs nākat pretī pacientiem, kuri nav ļoti turīgi? Jā, dažkārt klīnikā mēs varam izdarīt kādas labdarības arī pasākumus. Ir bijuši gadījumi, kad mēs esam uz klīnikas rēķina ārstēšanu nosaguši, tad, ja tas ir pēc traumas vai pēc onkoloģijas vai pēc kāda atsevišķiem cilvēkiem vai cilvēku grupām, jā. Tā ka tas ir tas, kā mēs nākam pretī. Otrs ir dažas šo te traumu rezultātā vai kaut ko tomēr valsts apmaksā, un ir klīnikas, kas strādā arī mūsu nozarē, strādā ar slimo kasēm un valsts apmaksātiem darbiem, tā ka tur arī noteikti ir tā iespēja. Bet atgriežoties pie jautājuma par to iedomu pasauli, ko mēs redzam uz žurnālu vākiem un televīzijā un to realitāti, tad patiešām tur ir liels grēks, ka cilvēki dzīvo tādā pasaulē, kur viņam liekas, vai tāds neglītais pīlēns pasties, tā tik smuka un tā tik smuka un tā tik smuka. Un tur būtu svarīgi, ja tas kritiski novērtēt un to pašu cilvēku tu no rīta paskatītos, kāds viņš izskatās tad, kad viņš ir tikko pamodies, bez make-upa, bez photoshopa, bez nekā, un tad liekas ārprāts, kur tādu vispār neviens uz žurnālu vāk nekad nelikt virsū, un tā īstā dzīve ir kaut kur pa vidu. Starp to brīdi, kad tu esi pamodies briesmīgā skatā un to, ka tu esi ar Photoshop uz žurnālu vāka. Es atceros viņu ļoti labi sarunu nesen ar jaunām meitenēm, un viņas man tur komplimentēja par rotām un tā, un kur tādas var dabūt. Tur tādas lielas rotas, un es teicu, mēneši, jums nevajag lielas rotas, jūsu rota ir jūsu jaunība. Es lieku lielas rotas, lai novērstu uzmanību no savu vecumu un tā tālāk. Bet, protams, te daudz var palīdzēt arī ar humoru un tā. Bet, ja mēs vēl atgriežamies pie tās, vai jūsu klīnika, piemēram, pieļauj arī tādu opciju kā operācijas nomaksu? Ir dažkārt bijis, ka ir cilvēki ņēmuši kredītus un tādējādi norēķinājušies, pēc tam atmaksājot, un mūsu klīnika pati ar finansēšanu nenodarbojās. Ja, mēs nodarbojamies ar ķirurģiju un bankas, un finanses iestādes nodarbojas ar naudas jautājumiem. Tad atbildi ir nē. Jūs nenodarbojaties ar tādu kaut kādu kreditēšanas? Nē, mēs mūsu klīnika. Jā, skaidrs. Jūsu profesija, manuprāt, ir arī mazliet tāda kaitinoša tajā ziņā, ka jūs pats varat atslābināties. Jūs, piemēram, aiziet kaut kur viesībās, redzat sievietes, pieņemsim, jums nav tāda iekšēji tāda, atnāc pie manis, atnāc. Es saprotu, ka jūs esat ļoti zolīts un nesakat to, bet... Ļoti reti tādi gadījumi ir, kad es tā iedomājos, un, protams, es tās pats cilvēks, kā visi cilvēki ar savu emocionālo pasauli, bet lielākoties man ir tāda maza sacensība pašam ar sevi, ka tā, kad pacients ir tai pus durvīm, tad tā ir viņa dzīve, viņa izskats, viņa ķermenis un viņa filozofija un vispārēj. Tad, kad viņš ienāk pa durvīm šajā pusē, tad es sev mazo sacensību, par ko viņš sūdzēsies. Ja tas ir pirmie divi jautājumi, kas man ienāk prātā, būs tas, par ko viņš sūdzēsies, es esmu mierīgs, es redzu to pašu, ko pacients redz, kas viņu nomāc. Ja tas ir pilnīgi kaut kas cits, tad es ļoti apdomāju ar savu pieredzi par to, vai viss ir kārtībā, vai tā būs pilnvērtīga konsultācija, bet vai mēs tālāk ārstēšanas procesā tiksimies, kas to lai zina.
Un atgriežoties pie iepriekšējā, pa to jaunību, kuru vajag izmantot līdz pēdējiem, kamēr viņi ir tik forši, tātad pa lūpām. Man nedik tās sievietes, kas tam pīles lūpām grib vēl lielā. Arī vīrieši kādreiz nāk, jau tā viņam milzīgs lūpas, un viņš vēl lielākas grib, viņam tādas arī vajag. Un tad es paskatos kādu 12. klašu meiteņu kori uz skatuves, un tu skaties uz visām tām meitenēm. Viņām visām ir lūpas tik lielas, tik pilnas, tik gaumīgas, ka pilnīgi var saprast, ka tādas bučot vien gribētos, vai ne? Un tad, kad viņi ir zaudējusi tilpumu un formu un kontūru, tas ir brīdis, kad viņi atkal jāuzfrišina, un tur atkal mūsu šie inicējumie materiāli ļoti labi palīdz. Ne? Bet tam visam ir jābūt līdz tam gaumīgumam, ka tas ir tieši tik skaisti, kā bija tad, kad tev bija 18. Jā, nu jaunībā ir savs šarms, bet, protams, jaunībā jākal arī nāk līdzi roku rokām nepārliecinātība par sevi un tā tālāk un tā joprojām. Jo es savukārt ar savu pieredzi varu teikt to, ka pašas skaistākās sievietes, kuras es, tā kā sieviete būdama atzīstu, viņas ir skaistas, varbūt pēc izskata nemaz nav tik skaists, cik viņas ir pārliecināts ar savu to savu personību, un viņas ir man apbūrušas ar savu skaistumu. Jā, un tas ir arī tas otrs, cik daudz mēs zinām ļoti krunciņām bagātas sejas sievietēm, bez kas vienkārši staro ar to savu enerģiju, ar to dzīves prieku, ar to visu, kas nāk no viņa laukām, var teikt, jā, tev, mīļā, nekāda operācija nav vajadzīga. Tu esi vienkārši lieliski tāpat, un ir tāpat laikā otra grupa, kuram katra tā nākamā grumbiņa nāk kopā ar lielu emocionālo spriedzi viņas emocionālajā pasaulē, un tad atkal palīdzība vajadzīga. Man ir dzīvē nācies sastapties ar sievieti, kura man aizrādīja par to, ka man ir pārāka dzīva mīmika, un kad es sev nodaru pāri, ka es pārāk daudz smejos, pārāk daudz miedzu acis, bet tā ir mana mīmika, tāpēc, ka es smejoties miedzu acis, un viņi saka, tas tev vēlāk ļoti atspēlēsies, jo tev būs ļoti krunkājis. Es domāju, daudz citas lietas, kas daudz vairāk nomāc. Tas, ja tu esi visu laiku bēdīgs, visu laiku pārdzīvotājs, ja tu naktīs neizgulies, ja tu uzturies, ja tu smēķēji, ja tu uzturies smēķētāju sabiedrībā, ja tu nedod Dievs bez aizsarga krēmiem siltās zemēs guli saulē. Tie ir faktori, kas daudz vairāk sačakrēma uz ādu un sejas. Jā, es patiesībā mirdzošs acis un smaids dod vairāk jaunības nekā plastiskā operācija kādam īgnam cilvēkam. Vēl par vīriešiem parunāsim, jo man liekas, ka mūsu platumgrādu vīrieši, varbūt, ka Rīga, jā, bet, teiksim, tādi ārpus Rīgas. Nē, nav tik traki. Nav tā, ka vislabākie vīrieši būtu Rīgā un perifērijā. Tomēr tur tāda informācijas apmaiņa notiek dzīvāk un tā. Kā mēs varam pateikt vīrietim, kurš dzīvo, piemēram, 200 km no Rīgas, piemēram, ja viņam uztrauc viņa krūtis, viņš var nākt? Protams. Internets ir arī 250 un 300 km no Rīgas, un vīrieši ir informēti, un tas, kas viņu interesē, viņi atrod tur, un bieži vien viņi atrod varbūt muļķīgas un pārspīlētas lietas, un tam notic. Un tāpēc, ja ir atkal arī vīrietim, kas ir pēc dabas bailīgāki un nedrošāki par nākšanu pie doktoriem vai pie ķirurgiem, viņus iedrošināt to, ka uz konsultāciju neviens neko sāpīgi nedarīs un izstāstīs patiesību par tavu problēmu, kas tev nomāc. Un vīrieši paliek vien drošāk un atvērtāk priekš šīm, un ir atsevišķas lietas, kas nežēlo viņas. Tie paši plakstiņi. Ja tas plakstiņš augšējais ir tev pārkāries pār tām skropstām, un tu lāgā neredzi to visu, arī tie milzīgie maisi, un tev atkal kas tu dzēri vakar, ka tev tādu maisi zem acīm. Tas ir ķirurģiski regulējams. Bet to tā kā varētu arī acu ārsts pat ieteikt, un tas ir tāds, tas pat varētu daļēji nebūt skaistuma jautājums, bet mēs šeit runājam tomēr par to estētisku tādu lietu. Jā, arī krūts, tas, ko tu pieminēji, ir daži vīrieši, kuriem tā ir patoloģija, ka viņiem vai nu pa daudz tauki ir uzauguši, kas būtu viena problēma, bet ir vīriešu grupa, kurām krūts dziedzeri izaug, un vīrietim nav paredzēts, ka krūts dziedzeri aug krūtīs. Un tā ir medicīniska patoloģija, kur ķirurģiski ir ārstējama, ka tad dziedzeri audi tiek izņemt laukā. Es būšu ļoti nežēlīgi, bet es izstāstīšu vienu atgadījumu. Es aizvadītajā ziemā biju uz operu.
uz vienu izrādi, kur, nu, teiksim, mākslinieks, režisors bija iecerējis, nu, teiksim, opera dziedātājam, nu, ka viņam jāuzstājās ar atkailinātu augšu. Godīgi sakot, es nevarēju ar atvērtām acīm to skaņdarbu tā kā baudīt, jo māksliniekam bija, nu, reāli problēmas ar šo lietu, ja, un es tieši tajā brīdī arī padomāju. Māksliniekam vai tev? Nē, tu zini, kas ir laikam laikam jau man, ja? Jo tā, es nebiju uz pirmizrādu, nebija tā, ka visu zāli noēlasās, visu tad domāju, pāc, taču ir plastiskais ķirurgs, mīļo draudziņu, ja nu gadījumā tu strādā šajā profesijā, kur visi uz tevi skatās, un tev pieprasa būt ar kailu ķermeni. Nu, tur kaut kas ir jā, tas, ka ir skaistuma ideāli, arī tam vīrietim var būt skaistuma ideāli, varbūt ir citi argumenti, kāpēc viņi tas neuztrauc, vai tieši otrādi viņš ar to lepojās. Mēs nezinām, kas tanī cilvēku galvā darās. Problēma manā galvā vairāk nekā viņa. Tas bija neparasti. Tas bija neparasti, un tas bija tā. Nu, es varētu ar jums runāt stundām, bet, nu, protams, ka es gribu, lai jūs tā kā iedot kaut kādus ceļu vārdus cilvēkiem, kas šaubās, nāk pie plastiskā ķirurga vai nenāk. Cik tas ir skaistuma jautājums, cik tas ir arī, nu, teiksim, dzīves kvalitātes jautājums? Jā, es domāju, mēs esam atvērti un vienmēr aicinām par to, ja kaut kas jūs nospiež jūsu sirdi, domas un emocijas, tad labāk ir atnākt pie speciālista. Arī speciālisti izvēlēties, jo beigās katrs pacients uzticās vienam ārstam un atrod savu īsto ārstu un izvēlēties to ārstu, kuram viņš uzticās un to informāciju. Tad, jo vairāk būs informācijas, jo vairāk būs par ko domāt un vieglāk pieņemt lēmumus. Vai tas ir svarīgi, vai tā ir novirzi no normas, vai nav. Vīrieši bieži vien atnāk, saka, man vajag dzimumlocekli garāk, jo man viņš pārāk īs. Nu, nav viņam pa īsti. Tad, ja tu pieliec lineāli un parādi vidējos mērus un tos, kas viņam ir, vajag tos taukus dabūt nost, kādā veidā no tās pavēderes, un tad dzimumloceklis 2 reizes garāks pēkšņi paliks uzreiz, ja nebūs to liekot tā. Vai līdzīgas lietas tādas, ko mēs kā speciālisti, mēs to redzam, mēs varam to izskaidrot, un mēs varam arī šos ceļus, kā to var risināt. Ja? Ir dažkārt ķirurģiski, dažkārt neķirurģiski, dažkārt ir vienkārši emocijas, ir jāsaliek pa plauktiem, jāsaprot, ka tā ir norma, tāds tu esi, un katrs mēs esam drusku citādāki. Es esmu iesaistījusies jau vairākus gadus kampaņā, kas vedina cilvēkus, nu, tā kā sievietes apmeklēt mamogrāfu un pārbaudīt krūtis, un es biju pārsteigta par to statistiku. Es godavārds biju pārsteigta par to, ka mēs esam pirmspēdējā vietā, vēl zem mums ir Rumānija, nu, kas arī, nu, varbūt nav slikti, ka mēs neesam galīgi pēdējā vietā, ka vispār pie mums vēl joprojām cilvēki baidās iet pie ārstiem. Viņi baidās no ārstiem. No kurienes šīs bailes? Jā, redz, ja mēs par tiem pašiem vēžiem runājam, tad tā ir, ka klīst baumas par to, kamēr negāja pie ārsta, tikmēr viss bija labi, aizgāja pie ārsta, redz, pateica, ka ir vēzis un drīz nomira. Tā vaina ir tāda, ka aizgāja pa vēlu. Ja tu būtu saulēcīgi pie pirmajām novirzēm vai profilaktiski gājis pārbaudīties, kas ir, sākot no zināma vecuma, ir rekomendēts ik gadu vai pārgadus darīt, tad pie tā nebūtu sākuma stadijā tas konstatēts, un tu ilgu un skaistu dzīvi varētu dzīvot un izaudzināt gan bērnus, gan mazbērnus liels un priecāties par to. Bet ja tu novelc līdz pēdējiem, kamēr tev jau kaut kas tur ir izčūlojies, nu tad gaidīt brīnumus no medicīnas arī ir netaisnīgi. Ja? Medicīna dara brīnumus, bet nevis tad, ka tas ir pa vēlu. Man un vēl viens izskaidrums tas, ka mums vispār pašu galveno mācību neliek skolā kā veselības mācību. Mēs zinām, kā var uzlidot kosmosā, nu, ja mēs gribam, bet mēs faktiski reizēm nezinām, kā funkcionē ķermenis normāli, kur atrodas nieres un vispār, ka akne ir tikai viena, nevis 2, jau, un vispār no kurienes rodās bērni un tā. Man liekas, ka izglītības trūkums ir tas pats galvenais. Nu, pamazām jau visas lietas tomēr notiek labāk, un mēs skatāmies to informācijas līmeni. Ceļš tagad, kopš internets ir pieejams, tomēr cilvēki, kas grib atrast un interesēs, viņi visu var atrast, varbūt pat daudz var atrast. Tas tagad nav tik traki. Nav tik traki. Bet, protams, jo vairāk mēs mudināsim. Jā, te es atvainojos, ka es pārtās, bet te es tā kā pašā problēmas sākumā, nu tad, ja kāds motkās ar mazvērtības kompleksiem, jau no pašas agras bērnības, ja
viņš zinātu, ka to var ar vienu čik izdarīt pie plastiskā ķirurga? Man ir bijis kāds no pacientiem, kas ir atnācis uz ausu operāciju, ka visu mūžu viņi pazinuši to, ka tas ir vīrietis ar gāriem matiem. Visu mūžu viņš bijis vīrietis ar gariem matiem. Un 70 gadu vecumā viņš atnāk un atļukušu ausu korekciju pie manis. Un uz jautājumu bet jūs visi esat nodzīvojis līdz 70 gadiem, un tagad jūs nākat uz operāciju. Jā, viņš saka, tie mati krīt laukā, un es vairs nevaru to garo frizūru nosakt viņus. Un pēc tam viņš saka, ja es būtu zinājis, ka tas ir 1 stunda un tikai 1 nakts nepatīkams sajūts, kāpēc es to neizdarīju tur jau 18 gadu vecumā? Bet mocījos visus tos atlikušos 50 gadus līdz šai dienai. Ja? Tā ka tur iedrošināt tikai, ja ir kas nospiež, tad nevis pašam cepties un domāt un pārdzīvot un nakts negulēt, bet atnākt pie speciālista, atrast speciālistu, kuram tu uzticies un kas sniedz pilnvērtīgu konsultāciju šajā jautājumā. Un konsultācija nesāpīga. Tā ir saruna, kuras laikā mēs uzzinām sāpi, novirzi, izanalizējam un dodam rekomendācijas. Tad viss sākam ar konsultāciju, un tad jau liktenis pats sakārtos. Jā. Vēl vienīgais atvedoties, gribas atceros tādu karikatūru, kad 2 ļoti skaisti cilvēki sanāk kopā, un viņi rada bērnus, un nezinu, kāpēc bērni dzimst kaut kādi ļoti, ļoti neglīti. Steigā to noteikti taisīja. Nē, tieši tas par to, ka 2 saķūnēti cilvēki ir atraduši viens otru ļoti skaisti, bet gēnu spēles ir gēnu spēles, ja. Pat tad, ja tu jau agrā bērnībā redzi, ka tev, teiksim, ir vecā tēva lielais deguns un onkoļu atlikušās ausis, tad tu zini, ka to visu var. Jā, šai sakarā arī tātad viens no maniem paziņām ķirurgiem, viņam piedzima mazbērns ar zaķu lūpu. Un viņš bija izbrīnis, jo pa viņa ģenētisko līniju nevienam nebija tāda novirz bijusi. Un tikai tad viņš ievēroja, un sieva atzinās, ka viņa ir ļoti agrā bērnībā operēta, ka viņai tāda bija novirz. Tātad, ka arī ķirurgs ir tāds, kas mīl cilvēku un kas nav pamanījis to patoloģiju, kas ir agrā bērnībā ļoti kvalitatīvi izoperēta. Ko mēs esam, manuprāt, izrunājuši tās galvenās tēmas šajā sfērā, un es gribu novēlēt, lai jums pēc iespējas vairāk ir apmierināti pacienti, un lai cilvēki nekautrējās un varbūt arī kaut kā nepakļaujās tai sabiedrības daļai, kurā ir aizspriedumi pret plastisko ķirurģiju. Un, lai jums ir daudz apmierināti pacienti, un lai jūs zinat, ka jūsu profesija ne tikai cilvēks padara skaistākus, bet manām uzlabo viņa dzīves kvalitāti. Un savukārt cilvēkiem, kuri ir tikai domās pie daktera uz konsultāciju, nevalkat garumā, neuztraucieties, tas nav sāpīgi. Un ja jūs pat neizlemsiet par labu plastiskai ķirurģijai, jūs būsiet nomirinājuši savu sirdi un prātu. Paldies par labajiem vārdiem. Un tas ir tas, kas arī mūsu darbā un man dod milzīgi gandarījumu. Tas, kad ir cilvēks ar savu sāpi vai savu problēmu vai savu patoloģiju vai novirzi, mums izdodas pareizo ārstēšanas plānu sastādīt, mums izdodas viņu realizēt. Un mēs redzam pēc tam tos starojošos cilvēkus un to, ka arī viņu stāsts par to, kā tā viņu privātā un darba dzīve ir uzlabojusies un cik ļoti daudz ir foršu lietu, ko tu pēkšņi ieraugi tad, ka tev nav jādomā par savu nepilnību. Jā, un vēl ļoti svarīga lieta arī, ka par skaistumu rūpējoties ir jādomā to, ka jūs arī kā lai saka, savu dzīves kvalitāti, kā jau mēs arī minējām, uzlabojat, bet arī jūsu mainās domāšana un noskaņojums. Un sabiedrība kļūst gaišāka un labāka, ja tu ieeji viņā kā pilnvērtīgs sabiedrības loceklis ar labu garstāvokli. Un arī tas, kas mainās, ka būt veselam un priecīgam un smukam, ka tā ir vērtība. Un tas ir arī zināmā mērā prestīža lieta. Būt veselam, foršam, priecīgam un labam ģimenes vīram vai sievai vai tēvam vai meitai vai dēlam. Paldies, un lai mums pēc iespējas vairāk apmierināt cilvēku apkārt. Tieši tā.